Lai veicinātu skolēnu fizisko sagatavotību, sākoties jaunajam mācību gadam, Siguldas pilsētas vidusskolā atvērta Latvijā pirmā sporta novirziena klase. Tajā mācības šogad uzsāk 27 topošie olimpieši. Apgūstot zinības šajā klasē, bērns mācās to pašu, ko citi viņa vienaudži, taču viņam ir papildus sporta nodarbības. Vislielākā rūpe bija par to, lai mācoties sporta klasē, bērns nezaudē neko no tā, ko iegūst jebkurš parastais pirmklasnieks, lai nav kāda mācību priekšmeta mazāk stundas. Šajā klasē mācību programma būs tieši tāda pati kā pārējās klasēs, tikai viņa ir apaudzēta, tā teikt, ar sportu. Katru dienu būs sportiskās aktivitātes. 4 rīti sāksies ar sporta stundu, 5. dienā būs ritmika kā sportiskā nodarbība, un 3 pēcpusdienas būs arī sporta pulciņi, no kuriem viens ir peldēšana. Laura Lapiņa savu meitu izvēlējusies sūtīt sporta klasē, jo šādi cer uzlabot bērna vispārējo fizisko sagatavotību. Ja mēs runājam kaut vai par tenisistiem, viņš visu laiku spēlē tenisu un viņam netiek domāts par muskuļu nostiprināšanu, tad viņam veidojas šīs šķībās muguras vai vēl kaut kādas problēmas, bet šeit būs viss, mums pat ir šī vispārīgās fiziskās sagatavošanas stundas, kur tiks stiprināts bērns vispārīgi, un plus vēl arī šī peldēšana, kur skola organizēs autobusu, kur vienreiz nedēļā bērni tiks vesti uz baseinu. Šī ir iespēja varbūt, ka bērns jau pierod pie disciplīnas, pie režīma, kas palīdz arī tālāk. Skolas gaitās mazos sportistus ievedīja brāļi Dukuri. Martīns cer, ka šādi jauniešos un bērnos varēs veicināt lielāku interesi par sportiskām aktivitātēm, vienlaikus saglabājot iespēju apgūt arī vispār izglītojošos priekšmetus. Cik mēs braukājam pa skolām, arī skolotāji saka, ka kopējais līmenis ir krities bērniem, kādi nāk no gada uz gadu, un tas nozīmē, ka tas fiziskās sagatavotības līmenis, tā kā, ja gribētu runāt par augstākiem sasniegumiem kopumā, par labāku fizisko sagatavotību, tad būtu jāpalielina šo stundu skaits, un es domāju, to arī dara. Un tad arī, jo vairāk darīs, jo vairāk būs tie iespējamie sportisti, kas arī pēc tam varētu varbūt par kādām augstākām vietām pacīnīties. Ideja par šādas klases izveidi radās iedvesmojoties no novadnieku olimpiskajiem sasniegumiem. Tā sapratne nāca no lietām, ka Sigulda ir olimpisko medaļu kaldinātāja. Sigulda ir vieta, kur piedzimst olimpieši. Sigulda ir vieta, kur vienīgā, starp citu, Latvijā vieta, kur iedzīvotāju skaits palielinās. Līdz ar to mums potenciāli ir vislielākā iespēja, ka tieši pie mums piedzimst nākamie olimpieši. Un arī noteikti viens svarīgs impulss bija tā vispārā fiziskās sagatavotības diskutablā stadija Latvijā, kāda viņa patreiz ir bērniem. Tas viss deva tādu sapratni, ka kaut kas ir jādara, lai pēc 10, 12, 16, 20 gadiem Latvijā būtu atkal olimpieši, ar ko mēs visi lepojamies. Sporta klasē skolēni mācības turpinās līdz 6. klasei. Plānots, ka pēc tam tie skolēni, kuri uzrādīs vislabākos sportiskos rezultātus, mācības varēs turpināt Siguldas Ziemas akadēmijā. Specializētā programmā, kurā sagatavos nākamos Latvijas ziemas sporta veidu olimpiešus.